Deeptech pasākumā pārstāv projektu Durbis, jaunu dronu platformā, spējīgi pārvietoties dažādās vidēs, ne tikai ūdenī, bet arī irdenās un tostarp arī cauruļvados. Manuprāt, šis ir burvīgs pasākums, kurā ir iespējams satikt daudz pozitīvus cilvēkus, kas ir ļoti atsaucīgi, saņemti ļoti daudz pozitīvu vārdi, turpināt, dalās ar savām potenciālām idejām, kas mums palīdz validēt jau mūsu idejas. Tā kā liels paldies! Pievienotā vērtība ir vienkārši fantastiska. Šodien Deeptech ateljē pārstāvu projektu par lāzeru strukturētu titāna antibakteriālām īpašībām. Pasākums ir fantastisks. Ļoti daudz kontakti, daudz sadarbības potenciāla. Es nevaru sagaidīt, redzēt, kā tas iznāks un materializēsies. Šodien esam Deeptech ateljē ar projektu FreshWave, kurā ietvaros mēs nosakām zivju svaigumu ar ķīmiskās luminescences palīdzību. Liela interese no cilvēkiem, visiem liekas ļoti inovatīvs pieejams, kādā veidā sekot līdzi produktu kvalitātei, līdz to daudz dažādu iespaidu un arī noderīgu kontaktu. Prezentējam savu termoelektrisko materiālu, kurš ģenerē elektrību no ķermeņa siltuma. Saņemam ļoti lielu interesi no kolēģiem no Turcijas, no Vācijas, no Šveices, un mēs ceram, ka tuvākā laikā mēs jau strādāsim pie industriāla prototypa. Today we present our results of BioFloat project Blade Life. The goal of our project is to develop new materials which can be integrated within blade surface and can be used for detection of the surface defects. Here we present our recent achievements, we present our new ideas, we look for investors, for collaborators and new areas of expansions of our brilliant idea. Milzīgs prieks bija iekļūt piču konkursu finālā ar mūsu BioFloat platformas projektu Osteowood. Tas ir radījis milzīgu ažiotāžu. Šī bija milzīga forša pieredze piedalīties piču konkursā. Mēs bijām mācībās, kur mūs trenēja, mācīja, kā uzstāties, kā runāt, kā pārliecināt. Bez šādas BioFloat platformas es visticamāk to neiemācītos. Tas ir lieliski un es iesaku arī visiem citiem to pamēģināt. Pičot vai katram.